virzīties uz priekšu, bet gudri. Vakar bija diena, kad beidzot varēju paņemt sev brīvsolī. Dorsetu klāja pelēku mākoņu sega. Tik uzmetot skatienu tiem, es sapratu, ka šī diena nebūs par elpu aizraujošu skatu filmēšanu. Varbūt pat labi, ka tā, nodomāju. Ir reizēm vajadzīgi šādi radošie klusumi. Tāpēc es izlēmu doties ļoti garā ceļā ar kājām, 4,5 stundas. Es esmu empāts, kurš nepārtraukti apstrādā ne tikai redzamo informāciju, bet arī tās enerģētisko plūsmu un slēptos cēloņus. Šī pastaiga nebija izņēmums. Vārdi, kas ienāk prātā šādos brīžos, nav nejauši. Tā ir mana zemapziņa, kura sāk runāt skaidrā valodā. Tā ir manas intuīcijas valoda, kas kalpo par brīdinājumu, vai gluži otrādāk atļauju rīkoties. Šī diena man uz katra stūra gluži kā teica: nāc un radi, rosies, kļūsti par savas dzīves radītāju. Ja lūkojas pasaulē, tad tajā ir ļoti daudz cīņas. Manās mājās arī šobrīd rit cīņa. Man ir 2 slimi kaķi, un drīz nāks pasaulē jauni kaķēni. Tas nozīmē, ka mājās man ir daudz kas jāpārkārto, jāmaina kaķiem lokācijas vietas. Tas nozīmē, ka ir stress gan man, gan maniem kaķiem. Tas nozīmē mums lielas pārmaiņas. Mana spēja sajust notikumus, tas nozīmē, ka es nespēju arī tos ignorēt. Kā empātu mani tas iztukšo. Tā kā mana intuīcija ir vērsta uz manām vērtībām, šī paredzēšanas spēja darbojas kā mans iekšējais kompass. Tā liek man rīkoties saskaņā ar to, kas ir man patiesi svarīgs. Godīgums pret sevi, veselība, radošums, attiecības un mīlestība. Lai vērtībām būtu vieta, ir jāatbrīvo vieta tām. Jāatbrīvojas no tā, kas ir novecojis un traucējoši. Vai ieraudzītie tālcinieki ir nejaušība? Nē, tikai likumsakarība. Arī zīmē man, ka ir laiks kārtot visu. Tikko man likās, ka visas svarīgākās ziņas es esmu jau saņēmusi, tā piedzīvoju kaut ko ļoti, ļoti neparastu. Strazdiem ir ļoti jūtīgas maņas, kas uztver barometriskā spiediena kritumu. Spiediena krišanās ir klasisks signāls, ka tuvojas ciklons, kas parasti nes lietu un vēju. Strazdu murmurācija, jeb angliski starling murmuration. Tas ir viens no visievērojamākajiem dabas skatiem, kurā tūkstošiem, reizēm pat 100 000 mājas strazdu sinhronizēti lido kopā, veidojot kustīgus, mainīgas formas mākoņus debesīs. Kāpēc strazdi veido šādu murmurāciju? Murmurācija parasti notiek pirms saulrieta, kad strazdi pulcējas virs savām nakšņošanas vietām. Šim kolektīvajam lidojumam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tā ir aizsardzība pret plēsējiem. Tas ir galvenais iemesls. Milzīgs, kustīgs putnu mākonis apgrūtina plēsēju, piemēram, piekūnu vai vanagu. Tiek radīts tā sauktais savtīgā bara efekts, selfish heart effect.
Katrs putns cenšas nokļūt bare vidū, kur risks tik noķertam ir viszemākais. Ātrie sinhronie kustību un virziena maiņas modeļi apmulsina plēsēju. Liels bārs kalpo arī kā informācijas centrs, kur putni var apmainīties ar informāciju par labām barošanās vietām nākamajai dienai. Oktobris ir laiks, kad Anglijas pašu strazdu skaits tiek papildināts ar migrējošiem strazdiem no augstākām Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīm. Šī piesaiste veido īpaši iespaidīgus barus rudens un ziemas mēnešos. Pats vārds murmurācija cēlies no zemās dūcošās skaņas, ko rada tūkstošiem spārnu sitieni lidojumā. Gaisa spiediens, protams, ietekmē arī kukaiņus. Tā rezultātā kukaini lido zemāk, bieži vien paliekot pie zemes, veģetācijā vai pat paslēpjas. Strazdi seko savam barības avotam. Redzot citus strazdus, kas barojas zemu un jūtot spiediena krišanos, viņi instinktīvi zina, ka jābarojas ātri un intensīvi, pirms barība kļūst nepieejama lietus dēļ. Man kļuva interesanti, vai tiešām lietus tuvojas, un lūk, ko man rāda prognozes. Pēc 2 dienām ir tiešām gaidāms lietus. Vai strazdu lidojumus ir atbildēs nākotnes notikumiem? Jā, pārmaiņas jau ir sākušās, un šoreiz pārmaiņas nāk caur smagiem notikumiem. Kamēr montēju šo video, saņēmu īziņu, arī mans mīļotais vīrietis ir noķēris kādu nelāgu vīrusu. Tomēr dzīve man sūta atbildes, kā ar to visu tikt galā. Strazdi ir putni, kuri apvienojas un sinhronizē savu lidojumu. Strazdiem nav līderu, bet gan lieliska sadarbība, jušana vismaz 7 savu tuvāko kaimiņu rādījusā. Ko tas nozīmē man kā cilvēkam? Kā putni ļoti sajūt savus tuvākos 7 putnus, tā cilvēkam jājūt, kas notiek ar ģimeni, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem. Lai nav tā, ka lielās pasaules notikumus vēlēs risināt, rast savu piederību caur globāliem notikumiem, bet tuvākajam lokam nav ne laika un neliekas tas tik svarīgi. Ja tu esi no strazdu kārtas, es piemēram esmu, nevis no plēsēju putnu kārtas, tad šī stratēģija tev un man būs jāievēro. Tas nav par naidīgu konfrontāciju. Tu un taviem tuvākajiem pastāv iespēja to neizturēt, bet gan par veselīgu piederību un resursu apvienošanu mazām, bet lokālām grupām. Tā vienkārši runājot, sinerģija un sadarbība pret naidu. 2. Pieņemt, ka pasaule vairs nav tāda kā agrāk, un meklēt jaunus radošus adaptācijas un attīstības veidus, tieši tā, kā putni kopā atrod labāko nakšņošanas vietu, barību, informē par plēsēju un tuvojošo lietu. Tā ir radītāja loma. Tas ir par plūsmu un mainību. 3. Šomēnes joprojām ir aktuāli sīkumi. Sajūtas man saka, ka līderi šoreiz risinājumus nenesīs, ne oktobrī. Oktobrī risinājumus nesīs nianses, mazās kopienas, kuras būs koncentrējušās nevis uz vainīgo meklēšanu, pagātni taču nevar izlabot, bet gan jaunu, labāku sistēmu veidošanu. Vainīgo meklēšana ir upura loma, kura meklē ātru savu dusmu izlādi un taisnīguma apmierināšanu, bet tas nav par labākas nākotnes veidošanu. Pārmaiņas ir sākušās, un mēs tās izjūtam gan globāli, gan personīgi. Šobrīd ir labākais risinājums veidot stratēģiski labāku sistēmu jau šeit un tagad. Noslēgumā novēlu tev
lai visiem oktobrī lidojums, pat ja tas jau ir pilns ar grūtībām, ir gudrs, pilns ar radošu enerģiju, veselīgu piederības sajūtu un stratēģiski veiksmīgs.